Šis ir podkāsts Kā tu jūties? Vieta, kur mēs dziļi ieskatīsimies cilvēku būtībā un runāsim par attīstību, mācīšanos un personīgo izaugsmi. Mūsu sarunas būs atklātas un brīžiem izaicinošas, jo mūs interesē ne tikai viegla attīstība, bet arī spēja ieskatīties tajā, kas to kavē. Šis podkāsts ir tiem, kuri meklē atbildes uz jautājumiem, kas es esmu, kāds es esmu, kāpēc es daru tā, kā es daru. Es esmu Ilze Mēdne. Un es esmu Elīna Fīrmane. Esam gaisā. Esam gaisā. Labdien, labdien. Čau, Ilze. Čau, Elīna. Beidzot, mēs varam runāt tā, kā mēs jūtamies un izskatīties tā, kā mēs izskatāmies. Vai ne? Bez maskām. Bez slēpšanās. Pilnīgi tādas, kādas mēs esam. Kaut kā vienmēr ir tā, ka tad ieslēdzās recording poga, tad kaut kas tomēr fizioloģiski nomainās cilvēkā, vai ne? Mainās. Es zinu, ka man mainās arī balss tembrs, kaut kāda automātiski, un jā, kaut kāda iekšējā sajūta mainās. Un mums mainās arī formāts. Mēs neesam kādu brīdi bijušas klausītāju austiņās, tad tagad mēs būsim arī vairāk redzams. Vismaz tāds mums plāns. Jā, jūs neticēsiet, cik daudzi, ne, jūs ticēsiet, jo ļoti daudz ir pajautājuši, kur tad jūs esat palikušas. Katru otro nedēļu mēs solījām, ka būs mums podkāsts, un tas, protams, ir ļoti patīkami, ka jūs mūs gaidāt, ka jūs gribējāt mūs dzirdēt, bet mums ir mazi jaunumi. Jā, jaunumi ir pirmkārt jau droši vien, ka tādi, ka mēs tagad turpmāk būsim šādā video podkāsta vai raidieraksta formātā. Mūs varēs ne tikai dzirdēt, mūs varēs arī redzēt. Tas ir viens jaunums. Un otrs jaunums droši vien ir tāds, ka mēs atkal esam apņēmušās turpināt mūsu raidierakstu ar kaut kādu jaunu vēsmu. Man laikam patīk tas, ka mēs esam pašas izdzīvojuši šo pauzi, un mēs šo epizodu, kur jūs tagad klausīsieties, esam ierakstījuši, man šķiet, jūnijas sākumā mēs to izdarījām, ar tādu ļoti lielu dedzību, ka mums ir jārunā, ka mums ir jāpaskaidro, kur mēs palikām, un patiesībā man ļoti patīk tas, ka mēs ļāvām sev izdzīvot šo te periodu, šo te pauzi, un to, par ko mēs runājam šajā epizodē, un kas notika, mēs stāstām tieši šajā epizodē, bet jā, tā patiešām būšana tajā pauzē, patiešām izdzīvošana, ko nozīmē, ka tu īsti nezini, kā iet uz priekšu, un patiešām apzināties, kā tu jūties, un šķiet tā ir liela vērtība, vai ne, Elīna? Absolūti. Ļoti daudz slāņu bija šai pauzei. Viens bija saprast, ka mēs esam kaut kā priekšā, tad tiešām ļauties tam procesam, būt kopā šajā procesā un tad arī piedzīvot to pauzi un tad atkal atgriezties pēc šīs pauzes. Tad daudz dažādas apzinātības epizodes šī laika gaitā. Mēs pašas esam aizkadrā piedzīvojušas daļu, mēs stāstām, manuprāt, ļoti atklātā sarunā šajā epizodē. Un mēs ceram, ka šis ir kaut kas, kas noderēs jums gan ieraudzīt savas dzīves attiecības, samazglojumus attiecībās, to, kā turpināt šīs attiecības vai neturpināt, bet katrā ziņā apzināti ar tām attiecībām būt un ieraudzīt tās. Jā, man šķiet tā lielākā vērtība šai epizodē un droši vien arī turmākajām epizodēm būs tās, ka mēs ar Elīnu izrisinājām kaut ko, kas bija ļoti aktuāls mūsu attiecību dinamikā, un tas arī ļoti atsaucas uz to, kādu saturu mēs tālāk veidojam, kādas ir mūsu attiecības un kā tas ietekmēs arī jūs, skatītāji, klausītāji, un tas ir tāds viens tādiem stūrakmeņiem, kas patiesībā ir diezgan svarīgs balsts parasti ēkai, ja stūrakmens nav vienkārši kaut kāds akmens, kas ir stūrī, bet tas ir kaut kas ļoti centrāls, kas patiesībā arī ikdienā mums katram veido to mūsu skatījumu vai saturu mūsu dzīvē, ja mēs esam vai neesam izrisinājuši kaut ko, kas mums ir pietiekoši aktuāls. Jā. Absolūti, un tādēļ es ceru, ka
Jā, šī būs palīdzoša epizode un palīdzoša saruna, un mēs noteikti gaidīsim jebkāda veida ziņu no jums par to, cik tas bija noderīgi, kas aizķērās, varbūt vēl kāds ieteikums no jūsu puses. Tas noteikti ir ļoti, mēs aicinām to darīt. Jā, tā kā mēs esam atgriezušās, mums ir jauns formāts. Ziņojiet par to, kā mēs izskatāmies šajā jaunajā formātā un kā jūs gribētu turpmāk, par ko jūs gribētu dzirdēt mūsu sarunas, kā jūs tālāk lietosiet mūsu saturu. Un, protams, visnotaļ tas mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt skaidrot, apzināties, pievērst uzmanību un varbūt, veidot šo ikdienu daudz apzinātāku un saprotamāku mums katram pašam sevī. Jā. Nu ko? Nu, lai patīkam klausīšanās. Lai jums laba klausīšanās. Tiekamies. Mēs runājam par to, kā tu jūties, vai ka mūsu tēma, mūsu raidījums saucās, kā tu jūties. Tad man vienmēr galvā stāv šī transformācijas metafora par šo tauriņu. Un cik interesanti, ka tas process notiek un mēs tā kā attīstāmies, bet, kā jau mēs labi zinām, esam iepriekšējās epizodēs runājušas par to, ka tā transformācija nekad nenotiek bez kaut kādiem satricinājumiem vai krīzēm vai sāpēm. Un mūsu pašu kontekstā droši vien, ka mums ir šodien iespēja padalīties par to. Jā, tā kā ir kaut kādā ziņā jauns sākums, mēs ar Ilzi runājām, ka mēs gribētu runāt par tēmu, ko darīt, kad mēs nonākam strupceļā. Jā. Faktiski pirmkārt saprast, ka mēs esam kaut kādā strupceļā, kā mēs to varam saprast, tad arī ko mēs varam darīt, tad, kad mēs esam šo sapratuši un kā mēs varam turpināt. Vai mēs, droši vien bieži vien, vismaz es esmu pieredzējusi un daudz droši vien arī varētu līdzīgi piedzīvot to sajūtu, ka ir kaut kāds strupceļš, ir kaut kāds saspringums, un tad vieglākais šķiet vienkārši aiziet no tām attiecībām vai no tās situācijas un vienkārši nerisināt, jo šķiet, ka tur tas otrs kaut ko neizdarīt tā, vai arī, tad tas jau mums tāds pierādījums, ka mēs vienkārši nevaram sastrādāties, vai šis nav īstais formāts, vai tas nav man tagad paredzēts, vienmēr cikot dažāda veida iemeslus mēs varam piemērot kaut kādam tam saspringzinājumam, kurā mēs negribam faktiski ieskatīties vai gribam vienkārši aiztaisīt un aiziet prom no tā. Bet, protams, var arī citādāk. Jā, mazliet reflektējot par to, ko tu saki, ka tas tiešām, gribas vienkārši piebilst pie tā, cik bieži mēs savā ikdienā izvēlamies vienkārši norīt, paklusēt, izdomāt, ka šis nav pietiekoši svarīgi, lai to risinātu. Un patiesībā varbūt tās lietas, vietas, kopienas, attiecības, kur tu atrodies, viņas patiesībā kļūst par upuri tam, ka mēs neprotam, vai mums nav šādas prasmes ieskatīties šajā strupceļā, ieskatīties, kas tad iekšā mūsos notika vai nenotika. Un sanāk tā, ka mēs tā kā upurējam tās attiecības vai to kaut kādu projektu vai kaut vai šajā gadījumā upurējam podcastu, lai, vienkārši aizvērtu to lapas pusi un teiktu, nesanāca, kur mums te bija kaut kāda problēma vai kaut kāds pavisam maziņš akmentiņš kurpē, kas sāka bērst, un mēs vienkārši izlikāmies, ka tas akmentiņš, gan jau pats pāries vai pazudīs vai izkritīs, bet tā nenotika. Jā, un man gribas teikt, laikam, es tā iedomājos, ka būtu droši vien labi paskaidrot, ka viena lieta, ka mēs gribētu runāt šodien par strupceļu, un ko ar to darīt, bet man šķiet, ka, lai gan vienmēr ir bijušas tādas mūsu epizodes personiskas, bet šī varētu būt tāda vēl personiskāka nekā citas, jo mēs gribam faktiski padalīties ar to, kā mēs pašas tikām pāri savam saspīlējumam, savai pauzei, ko mēs tajā iemācījāmies un arī, ko mēs tālāk varējām pielietot. Un cerams pielietosim arī turpmāk. Katrā ziņā, šodienas epizode ir par to, kā tikt ārā no strupceļa laikam attiecībās. Faktiski mūsu pašu pieredze, un man šķiet tas laikam ir
tā ir tā lielākā vērtība, kuru es redzu, tad, kad es izvēlos klausīties kādu raidījumu vai podkāstu, vai skatīties kādu raidījumu, kurā cilvēki runā par savu pieredzi, un ka tur ir bijis kaut kāda, man līdzīga pieredze vai, situācija, ar ko es esmu saskārusies, un, manuprāt, šis varētu būt ļoti nozīmīgi. Bet pirms mēs sākam, man tiešām gribas pateikt personīgi prieks redzēt visus tos, kuri mūs skatās un klausās, un turpina gaidīt mūsu epizodes, jo mums ir liela plāna priekšā, un mēs tiešām gribam, lai šis raidījums kaut mazu ceļa gabalu vēl mūsu un jūsu dzīvēs ir kopā. Jā. Jā, paldies, Ils, par šādu tādu gaišu tādu kaut kādā veidā cerības staru, es nezinu, vai kaut kādu tādu nodomu, ko tu izsacīji, man šķiet, tas ir būtiski kaut ko tādu teikt, bet ar ko, kā tev šķiet, mēs varētu sākt? Droši vien ar to, kā mēs jūtamies šodien, vai ne? Jā, protams. Tas būtu tā labi. Protams, man šķiet, tas ir tāds mūsu vislabākais jautājums un visvajadzīgākais jautājums šobrīd, kas vispār cilvēkiem arī sabiedrībā ir vajadzīgs un man personīgi ļoti svarīgs. Un, ja man ir jāatbild uz to, kā es jūtos šobrīd, tad es patiesībā jūtos pacilāti par to, ka mēs turpinām to iesākto, ka man ir tāda sajūta, ka mēs tā kā kāpjam ārā no tā iestrēguma, kur mēs bijām, un ir tāda patiesībā tāds, es pat nevaru nosaukt to emociju vārdā, bet tāds aizkustinājums. Jā, iespējams, ka tas ir aizkustinājums, ka mēs par to darbu, ko mēs izdarījām, par to pārmaiņu ceļu, ko mēs izvēlējāmies iet, esot tajā situācijā, kurā mēs īstenībā izrādās esam bijuši jau savā dzīvē, tikai citādākās vidēs un ar citiem cilvēkiem. Un man ir prieks, ka mēs varēsim būt daļa no kādu citu cilvēka izaugsmas ceļa vai strupceļa palīdzēšanas saprast, kur tad tu, piemēram, šobrīd atrodies, ja tu šobrīd esi strupceļā. Un tā, kā tu, Elīna, jūties? Man ir prieks uz tevi pajautāt, tagad skatoties uz tevi, lai gan mēs studijā vienmēr esam bijušas kopā, bet šeit ir savādāk. Jā, šeit ir savādāk, un es jūtos satraukt patiesībā, tāpēc, ka viss tā tehnoloģiskā novitāte, kas arī nāk ar šīm pārmaiņām, protams, ir satraucoši, un šis ir pirmais ieraksts mums šādā jaunā formātā, līdz ar to cerams, ka viss izdosies tā, kā tas ir paredzēts. Tādēļ manī, laikam, tas satraukums ir tas, kas ņem virsroku šobrīd, un es pat nesajūtu nekādas citas emocijas. Tā ļoti liela vēlme ķerties klāt un runāt par to tēmu, jo un man šķiet tādam ieskatam, man gribas teikt, ka attiecības absolūti nav vienkāršas. Attiecības ir sarežģīta, tā laikam nav lieta, bet man pat gribas teikt, kaut kas tāds ārkārtīgi sarežģīts un grūts. Mums tās ir jāmācās, mēs tās nododam saviem bērniem, un tad attiecīgi tālāk ar saviem klases biedriem, ar saviem darba kolēģiem, ar saviem studiju biedriem, ar savu ģimeni galu galā mēs nemitīgi mācāmies šīs attiecības, un tas, protams, ietekmē to, kādi mēs esam, arī to mūsu individuālo attiecību, attiecības pašam ar sevi. Ir vieglāki un grūtāki brīži attiecībās, un man šķiet ir būtiski spēt pamanīt tos brīžus, kad nav tik vienkārši un saprast, savā un citu labā, ko tad darīt ar šiem brīžiem. Atritinam to paklājiņu, kā mums izdevās saprast, ka mums ir kaut kāds smilšgrauds kurpē, kurš mums traucē iet. Kas tad tur notika? Man šķiet, tas laikam tas svarīgākais būtu, ko patiesībā neviens no klausītājiem iespējams pat varbūt ikdienā klausoties šo podkāstu nepamanīja, taču, teiksim tā, mēģinot transferēt to, ka mums ar Elīnu ir attiecības un jums arī katram ikdienā ir savas attiecības un mēģināt kā arī, klausoties, skatoties šo, domāt, kā tad tas varētu attiekties uz mani. Un man šķiet, ka tas ir tāds pilnīgi ikdienišķas lietas, kas ar mums notika, it kā varētu tā šķist, un tās bija, tāda, iespējams arī no manas puses, man šķiet tā bija tāda
nevērība pret signāliem, kur iekšēji bija, kuri parādījās kaut kādā ikdienas komunikācijā, neapmierinātībā par lietām, kā tās notiek vai kā tām vajadzētu būt. Jā, kādām emocijām, kas parādījās kaut kādās konkrētās situācijās vai pie sacītā vai pie norunātā. Un tās vienkārši tika ignorētas, jo es taču zinu, ka tas vienkārši pāries, vai es kaut kā tur viņas apstrādāšu, un mēs paši tā kā ļoti advancēti runājām par šīm tēmām iepriekš, bet turpinājām ignorēt savus tos signālus. Un tas ir tas, kas no manas puses, tas ir tas, ko es esmu pamanījusi un pamanīju, kas notika mūsu attiecībās. Ja tāda atsvešināšanās arī no sevis kaut kādā ziņā, jo tas nozīmētu iet tur iekšā. Es tur negribu iet iekšā. Kā jau visi cilvēki lielākoties negrib iet iekšā tajā, kas tur parādīsies. Jā, man liekas, tā sajūta par to, ka attiecības kā tādas, ka mēs jau visi zinām, attiecības prasa darbu, vai ne? Tas tāds kaut kāds vispār pieņemt frāzi, kuru mēs bieži dzirdām. Bet ko tad tas patiesībā nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs patiešām esam apzināti ne tikai attiecībās paši ar sevi, bet viens ar otru, ka mēs spējam sadzirdēt, kā es jūtos attiecībās ar to otru cilvēku, kad es jūtu, ka man šķiet, ka manas robežas tiek pārkāptas, vai kad es nevaru noturēt savas robežas, vai kad es esmu kaut kādā sarunā vai jebkādā kopībā, bet es nejūtos līdz galam nesadzirdēts, neuzklausīts, vai arī es neļauju otram izteikties un kaut kādā ziņā neļauju otram būt sadzirdētam. Un, protams, mēs šādos veidos bieži vien vienkārši izpaužam tos savus automātiskos tās reakcijas, kā mēs katrs esam pieraduši. Ja viens varbūt ir uzstājīgāks, cits ir atkal tāds, kurš novēršas un ielien savā alā, tā vienkāršot sakot. Un kamēr tās attiecības kaut kādā ziņā mēs viens otru komplementējam un viens ar otra aizsardzības mehānismiem spējam sadzīvot, tikmēr jau viss ir normāli, vai ne? Bet ir kaut kāds brīdis, kad iespējams ir radies saspringums, kad šķiet, ka mani nedzird, vai es nemāku pateikt šajās attiecībās, vai es nezinu, kurā brīdī pateikt, vai man šķiet, ka otrs aizvainosies vai apvainosies par to, ko es gribu pateikt. Vai mēs neesam novienojušies par kaut kādām, lomām un pienākumiem un to, kā mēs katrs gribētu, lai šīs lomas un pienākumi izpildītos, tad man šķiet tādā savienībā, jebkādā ģimenē, darbā, ar draugiem, tur var rasties šī rīvēšanās sajūta, un tas, man liekas, tas ir labs piemērs, ka ir tā sajūta, ka tu eji, it kā viss ir kārtībā, bet tomēr kaut kāds smilžu grauds tev grauž tajā kurpē. Un viņš maziņš, bet viņš traucē iet. Viņš kļūst par lielu, un man šķiet, neatceros tagad to pētījumu, kurus lasīju par šo te vadītāju ikdienu, kur tika runāts par to, ka liela daļa vadītāju, kāpēc viņiem ir tā kā slikta šī performance, tāpēc, ka viņi nodarbojās ar akmentiņiem savās kurpēs un neskatās uz lielajām lietām. Bet man tā kā gribējās oponēt šim tā kā apgalvojumam, un šķiet, ka ja tu nesakārto tos akmentiņus savās kurpēs un nesaproti, kas tev tur spiež, tad tās lielās lietas vienkārši nemaz nenotiks. Un tas akmens, viņš kļūst liels, tas kļūst par noberzumu, tā kļūst par infekciju, tas vienkārši kļūst par tādu lielu traumu. Un arī man gribas vilkt paralēli tam, ka mēs, teiksim, šobrīd kā risinam vai ritinam to, kas bija tas mūsu strupceļš vai kur mēs nonācām, bet vienlaicīgi arī tas parāda to, cik lieliem jautājumiem dažreiz nāks runāt ar cilvēkiem, teiksim, konsultācijās, kur cilvēks atnāk un saka, piemēram, viņam ir liels konflikts vai viņam ir jāstrādā ar emocionālo inteliģenci vai viņš nevar saprast, kā sadzīvot ar saviem kolēģiem vai cilvēkiem. Un tas jau ir izaudzis no tā, par ko mēs šobrīd runājam. Tas ir izaudzis no kaut kādas vienas vai vairāku neapmierinātības kopuma, kur tu neesi gribējis vai varējis vai zinājis, kā tajā iet iekšā. Tad droši vien būtu labi, ka mēs šodien mazliet pastāstītu, kā tad mēs gājām tur iekšā un ko mēs katru piedzīvojām un kāpēc mēs turpinām šodien šo ierakstu un kāpēc mēs esam šeit.
Jā, jo Jā. tāds vēl droši vien, tā kā mēs tieši tā stāstām par savu pieredzi, tad jāsaka, mūsu attiecībās, kolēģi attiecībās, draudzīgajās mūsu attiecībās nebija tā, ka bija kaut kāda drāma. Fights! Jā, mums nebija drāma, mēs darījām savu darbu, mēs katra bijām savos darbos aizņemtā ikdienā, un paralēli mums bija šī vēlme par kopīgu podkāstu, par kopīgu satikšanos, un tam ar vien mazāk pietika laika, ar vien mazāk pietika uzmanības, un kaut kādā ziņā tieši tā mēs iespējams palikām nevērīgāks viena pret otru. Un tas radīja kaut kādu pretestību. Līdz mana automātiskā reakcija vienmēr šajās situācijās ir bijusi tāda novēršanās, un es absolūti to apzinos. Bet ir situācijas, kad man pat ar to nepietiek, es to apzinos, ir jāiet vēl tālāk un ir jāsaprot, kāpēc tas tā notiek un ko es varu ar to darīt, lai es vienkārši nenovērstos. Jā. Un šis tā ļoti labi iezīmē to ļoti svarīgo lietu, ko es noteikti gribu pateikt šajā podkāstā. Tad mēs esam palīdzošo profesiju pārstāvis, tad mēs esam cilvēki, kuri palīdz un konsultē un strādā, un ļoti daudz strādā ar sevi, mēs ļoti daudz strādājam ar citiem cilvēkiem, bet tas nenozīmē, ka mēs neesam cilvēki. Mums ir tieši tādas pašas situācijas, bet mēs vienkārši pie tā esam daudz strādājuši un pašas arī mācījušās, bet tas ļoti, ļoti parāda to mūsu cilvēcību, kur Elīna saka, viņa novērsās tieši tāpat. Ilze vienkārši ņēma un sadusmojās vai apvainojās. Un es nevarēju saprast, kā manī parādījās neizpratne, man parādījās vilšanās, manī parādījās tādas sajūtas kā tā kā dusmas par to, ka es esmu tagad veltījusi savu laiku šim projektam un tagad mēs neturpināsim, jo, lūk, mēs nevaram saprast, kā virzīties uz priekšu. Un tie man lika domāt arī par saviem tādiem pagātnes konceptiem, pēc kuriem es esmu strādājusi, un es šajā visā posmā noklausījos tādu ļoti, ļoti vērtīgu sarunu. Es noteikti viņu ielikšu arī linkā, kur tiek runāts par to, kā veidojas mūsu emocijas un kā smadzenes patiesībā strādā automātiski, ka emocijas, teiksim, nav reakcija uz kaut kādu notikumu pasaulē, bet ka emocijas ir mūsu smadzeņu konstruētas un ka tas nozīmē, ka mūsu smadzenes izmanto mūsu iepriekšējo ķermenisko pieredzi, vienkārši fiksē šo momentu un dara tieši tāpat, neatkarīgi vai tur pretī ir Elīna vai kāds cits cilvēks, ar kuru man ir bijusi līdzīga saskarsme, un tad jo mazāk manī ir šī te apzinātība, jo lielāka iespējamība, ka smadzenes izmantos tieši to pašu patērnu, ko tās ir darījušas iepriekš. Jā, tā autora ir Līza Feldman-Barrett, un viņa brīnišķīgi par šo stāstu ir vairāk pētījumi, kas īstenībā apgāza ļoti daudz mītus par to, kā es arī līdz šim esmu skatījusies uz smadziņu darbību un emocijām. Tā kā daudz vērtīga, un mēs jau tagad mainām šo patērnu, tā kā ar Elīnu šobrīd runājot par to. Jā, jo viens ir pamanīt to, ka es daru tā, kā es esmu darījis iepriekš, ja? Un iespējams tās butaforijas, sauksim to tā, atšķiras, ja? Un liekas, ka nē, tas jau bija citādāk, vai tur bija cita situācija, bet īstenībā nē, ja mēs tā paskatāmies, tad visdrīzāk tas veids, kā mēs reaģējam uz kaut kādām lietām, ir ļoti, ļoti līdzīgs. Un tad, ko mēs ar to varam darīt? Vai mēs tieši tā varam novērsties? Mēs esam sapratuši, ka mēs esam kaut kādā strupceļā, ka, principā, mums priekšā ir vai kaut kāds kašķis, visdrīzāk. Tātad mēs varam iet strīdā un mēs varam mēģināt pierādīt katrs savu taisnību vai katrs savu patiesību vai to, kā es redzu šo konkrēto saspringumu. Tad Ilze mēģina pierādīt, kā viņa redz šo konkrēto saspringumu, un tad mēs nesadzirdam viens otru droši vien, un tad, visdrīzāk šķiramies. Tas ir viens, protams, variants. Otrs variants, jā. Piedod. Jā, nē, es iebraucu tavā celiņā pa vidu, vairāk, teiksim, domājot par to, kas tad vispār liecina par to, ka ir tas strupceļš. Tu ļoti labi šo noraksturoji, ka briest kaut kas. Un tur noteikti ir kaut kāda koncentrācija ar emocijām, vai tur noteikti ir kaut kas, no kā tu visvairāk gribi izvairīties, vai tu no kaut kā, ko tu gribi, no kā tu gribi aizbēgt, bet tur ir arī kaut kādi vēl citi aspekti, mēs varam par to nedaudz parunāt, kas vispār ir strupceļš, jā. Viena tā sajūta ir, ka ir pārāk daudz tās emocijas, un es nezinu, kā darīt, un man gribas iet prom.
nu, Jā, tas kašķis, un ko vienkārši tu minēji. atstāt to, jā, nu tā tad ir šī kaut kāds tas saspringums, kas pāraug konfliktā un kas ir tāds kaut kāds neatrisināms konflikts. Un vēl viena situācija, es varu pieņemt, ka, nu, labi, tas nav varbūt tik svarīgi, nu vienkārši turpinām, jo tas, kas mums ir kopīgs, tas mums ir svarīgāks. Un mēs vienkārši norijam kaut kādā veidā, ja šīs emocijas, sauksim to tā. Nu, kas nozīmē, ka tātad viņas nekur nav pazudušas, viņas ir mūsos, tas turpinās gruzdēt, bet mēs vienkārši nevēlamies tam pievērst šobrīd uzmanību un atstājam to vienkārši vēlākam laikam, lai vēlāk būtu grūtāk. Tā. Nu, ko bieži vien mēs izdarām, ja? Tad mēs meklējam Jā. pēc tam mediātorus un vēl visādas citas Un speciālistus. Jā. atbalstošus cilvēkus, jā, kas palīdz mums kaut kā tikt galā ar attiecībām. Bet tas arī ir ok, kādreiz tā arī var darīt, ja mēs jūtam, ka šobrīd mums tam nav resursi, bet vēlāk iespējams būs. Apzināti mēs varam arī tajā ceļā doties. Visbiežāk mēs dodamies neapzināti šajā ceļā, un tad atkal tas varbūt nav tik labs tas iznākums. Jā, vai nu mēs, es nezinu, kā tev šķiet varētu būt vēl tas variants. Es domāju, ka strupceļš man, teiksim, tā mana metafora, par ko es domāju par strupceļu, ka ir tas tāds tā kā pudeles apakša. Nu, restīvi, ka tu dodies un tev tā iekšējā sajūta ir tā, ka nav vairs neviena ceļa, kur doties. Tu redzi tikai beigas, tu redzi tikai to, ka nav nekādu citu izējas mehānismu vai virzienu. Un tā sajūta ir tāda ļoti nospiedoša, ir tāds, tāda tā kā vilšanās vai neapmierinātība, un tad sāk darboties visi tie reptīļu smadzenes pamatfunkcijas, cīnīties, sastingt vai bēgt. Un tieši tas arī, man vairāk raksturo to strupceļu sajūtu, ka nolaižās rokas, vienkārši tu vairs tā kā nezini īsti, kā iet tālāk, un tad tu sāc, vēl savus iekšējos mehānismus ieslēdz, sāc kritizēt sevi vai sāc zāģēt par to, ka tu varbūt neesi pietiekoši labs bijis šajā. Katram tas var būt ļoti atšķirīgi, jā, kāds vispār neieslēdz šo sevis funkciju, kāds iet virsū otram un mēģina tā kā sazāģēt otru un pārliecināt, ka viņam nav bijis taisnības. Tā kā, tas varbūt man vairāk raksturo to, kur es biju. Un arī varbūt tādas lielas sēras vai skumjas sāk parādīties par to, ka ir kaut kas, kas bija plānots, bet tas īsti kā nav realizējies vai kā tu neesi zinājis, kā to pareizi izdarīt. Un restīvi, īsumā sakot, mēs nezinājām ar Elīnu, kā iet tālāk. Tas tā kā pilnīgi praktiski, ko tālāk darīt ar šo visu šo sajūtu. Bet... Jā, jo tas neapmierinājums, tas mazais smilžgrauds radīja tādu kaut kādu lielu neapmierinājumu, un, protams, ka tajā, kā likums šajā gadījumā arī komunikācija nebija tāda, kādai viņai droši vien vajadzētu būt, tad šī komunikācija vainu ir nepilnīga, vainu atkal caur kaut kādu emociju, caur aizvainojumu vai caur uzbrukumu, kā nu kurā gadījumā tas var notikt, bet tā tad, faktiski, un tad arī izvairīšanās vienlaikus no tā, ka vispār pietuvoties tam tematam, vispār kaut kā visu laiku tāda staigāšana apkārt, runājot par kaut kādiem, tādiem ikdienas tematiem vai cenšoties vispār pārāk bieži neiesaistīties komunikācijā, jo tas arī palīdz tad atsvešināšanās. Tad tā atsvešināšanās arī ir viens no veidiem, kā mēs varam vienkārši sevi it kā pasargāt, lai mēs sevi nesāpinātu, jo mēs visu laiku redzam šo kaut kādu veidu sāpi, kas tur ir, bet ar kur mēs netiekam galā. Un mūsu gadījumā tas, ko mēs sapratām tajā situācijā, ka mums ir jāskatās uz to neērtību, uz to situāciju, kurā mēs esam, un mēs nonācām ļoti atklātā sarunā, kurai mēs pirmkārt, svarīgi, ka mēs paredzējām tai laiku, mēs iedevām sev veselu dienu, kurā mēs varējām būt viena ar otru, dot sev laiku, lai mēs varam izstāstīt, kā mēs jūtamies, arī nesteidzināt vienu otru, un faktiski arī nenovērsties no tā grūtā un sarežģītā, kas bija mūsu priekšā, vai proti tā, kā mēs katra piedzīvojam attiecības, ko mums katrai šīs attiecības konkrētās nozīmē un
ko mēs gribam šajās attiecībās, arī nākotnē redzēt, investēt, piedzīvot. Jā, man šķiet, tas arī iezīmē tādu ļoti būtisku soli, kas ir jāveic tad, kad viņš ir jāveic, ja jūs vēlaties turpināt šīs attiecības. Par to runā ļoti daudz attiecību speciālisti un psihoterapeiti un koči un tā tālāk, ka ir jāiet un jārunā. Bet tas prasa ārkārtīgi lielu drosmi. Un, protams, ka tā ir liela vajadzība, bet tā var tulkoties katram ļoti atšķirīgi. Ja kāds ir cilvēks, kurš savas vajadzības īsti neapzinās, vai viņš nedomā, ka tas ir īpaši kaut kā noteikti jāizdara, tad viņš to neizdarīs tikai tad, ja kāds viņu speciāli uzrunās vai izveidos tādu drošu telpu. Un par tādu dialogu nepieciešamību, tas ir tas, par ko man vienmēr ir sirds degusi, ka dialogs nozīmē nevis tikai verbalizēt to, kā tu jūties un ko tu domā, bet sadzirdēt otru un atrast tam tiešām telpu. Man tik tiešām ļoti patika tas, ka mēs atradām to laiku un vietu, un mēs tiešām pārunājam tādas būtiskās lietas, un kas vēl ko tas vēl iezīmē, šo te struktūru, cik svarīgi, ka mēs iedodam arī struktūru šeit sarunai, tas ir ļoti nepieciešams, ka šeit, ja ir strupceļš, ja ir sajūta, ka mēs nevirzamies nekur tālāk, ir jāatrod vieta, kur izzūmoties ārā un paskatīties uz to no augšas, jo iespējams no augšas tur to celiņu būs daudz vairāk. Mēs varētu pat tā praktiski izrunāt, ko mēs jām, vai ne? Man ir šie tie mūsu pieraksti, tas, ka gribas tajā vienkārši ieskatīties, lai mēs redzētu, kāds bija tas mūsu domu gājiens tajā brīdī, bet viena lieta, ko mēs izdarījām, pašā sākumā mēs iedavām sev struktūru un arī tādus noteikumus, kā mēs runājam viena ar otru. Mēs runājam par to, ka mēs runāsim no savas sajūtas, no savas sajūtu prizmas, kā es jūtos ar to, kas notiek, kā es jutos skaidrojot kaut kādas situācijas, nevis, atkal, it kā bakstot otram, tu darīji tā vai šādi, bet drīzāk kā es jutos kaut kādās situācijās. Un tas droši vien pirmais punkts. Mēs novienojāmies, ka mēs runāsim par to, kas ir labi, kas bija labi vai kas ir labi mūsu attiecībās, un tad vēl arī par to, ko mēs varētu labāk. Vai kas būtu tas varbūt trūkstošais, ko mēs gribētu labāk. Man patika šis jautājums, ko mēs paši sev noformulējām, kā tu redzi mani, un ka mēs abas vienojāmies, ka mēs runājam vienu ar otru cieņpilni, un lai cik tas arī jocīgi neizklausīties, mīļie, ja jūs vēlaties tiešām kaut ko atrisināt, tad šīs te sarunas noteikumi, viņi ir ārkārtīgi būtiski, jo mēs, protams, varam satikties vienkārši ar Elīnu un papļāpāt par kaut ko un pateikt, man tur nepatika tas, un var arī tā pie vīna glāzes vienkārši parunāt, taču es nedomāju, ka tam pēc tam būs, teiksim, tādas ilgtspējīgas sekas, lai arī varētu ieviest kaut kādas jaunas lietas, ja šis atgriezniskās saites būtība tieši ir šis te process, kad mēs vienojamies par struktūru, formu un cieņpilni, pasakām, kā tu redzi mani, un visi tie jautājumi, ko tu uzdevi. Jā, un dot telpu un klausīties vienai otru, patiešām nesteidzināt, man šķiet arī tas ir ļoti būtiski, jo tas, ka mēs varam būt klātesoši un varam dzirdēt to grūto, ko par sevi tas otrs tātad teiks, ja? Tas nav vienmēr vienkārši, jo ja mēs vienojamies par to, ka mēs būsim atklāti un ka mēs runāsim atklāti, jo mūsu mērķis, arī starp citu mūsu mērķis saprast, tātad kāds ir mūsu sarunas mērķis, vai ne? Mūsu mērķis bija saprast, kur mēs esam, ja? Kā mēs varam virzīties tālāk. Mēģiniet paši padomāt par tām savām situācijām, kurās jūs patiesībā varētu šādu te struktūru izmantot, jo man jau vienmēr, kā jau tu zini, Elīna, gribās iedot kaut ko, lai klausītājs var paņemt un šo te vienkārši pierakstīt uz lapas un pēc podkāsta vienkārši teikt, nē, visas vairs tālāk nevar šādi. Es gribu iet un risināt šo situāciju, un to mēs varam izdarīt paši. Ja, man šķiet, ka grūtums bieži vien attiecību saspīlējumos ir tāds, ka var šķist, bet es ar sevi strādāju, tad arī vajag, lai tas otrs ar sevi strādā, un kamēr viņš nestrādās, tikmēr nav jau jēga runāt, piemēram. Tāds varētu būt tāds klasisks scenārijs, bet
Bet mēs nevaram atrauti dzīvot no pasaules. Mēs esam attiecībās nemitīgās visu laiku ar dažādiem cilvēkiem. Un tas, protams, arī ir daļa no tā, kā mēs attīstāmies. Un to mēs nevaram savā alā izveidot. To mēs varam mācīties un attīstīt tikai attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un to ir būtiski saprast un arī pieņemt, ka jebkuras attiecības mums kaut ko māca par mums. Jā, man šķiet ļoti būtiski tas, ko tu pateici. Šī ir tāda ārkārtīgi populāra tēma. Kamēr tas otrs neattīstīsies, tikmēr man nav vērts runāt, ka, tad mēs domājam, ka tikai mēs esam tie, kuri attīstās, bet dzīve jau notiek ar visiem cilvēkiem. Dzīvē situācijas maina katru brīdi, mūs katru, un kāpēc gan vienkārši neapsēsties un neparunāt par to, kas ir būtiski, un kā šis otrs cilvēks, kurš ir attiecībās, redz to, kas ir attīstība, vai ko nozīmē attīstīties vai neattīstīties. Tas būtu ļoti interesants jautājums, jā. Vai ne? Un vēl man šķiet, ka arī tas, kas man radās šobrīd, runājot ar tevi, dot laiku ne tikai šai sarunai, bet arī dzan pēc sarunas. Jo tā saruna, ja mēs pat tiešām ejam tā atklāti tajā iekšā, tā saruna noteikti kaut ko pacels arī tādu, kas ir varbūt bijis pilnīgi nesaistīts ar šo konkrēto cilvēku. Bet bijis vēl kaut kādas citas pieredzes, ko mēs esam pieredzējuši, līdzīgas situācijas, varbūt pat nelīdzīgas situācijas, bet kaut kas, kas mums nāk vai parādās mūsu sajūtās. Un es pat šo stāstu, man ir tāda zosāda sajūta, jo es atceros ļoti labi, ka tad, kad mēs ar Ilzi bijām izrunājušas, man vēl ilgi bija ļoti liels tāds skumju un sēru posms, jo man uzplaiksnīja kādas attiecības ar manu kolēģi, ar kuru mēs bijām ļoti sen strādājuši kopā, un mēs šīs attiecības neatrisinājām, mēs aizgājām katru savu ceļu, un tas bija ļoti svarīgas attiecības man, un kaut kā šī mūsu saruna, kas beidzās citādāk, man tomēr arī kaut kā pacēla tās emocijas un radīja telpu izskumt vai skumt atkal par tām attiecībām, kas acīm redzot bija vienkārši noliktas un šķita, ka atrisināts, bet īstenībā nē. Jā, tā tad arī tam paredzēt laiku un resursus. Jā, man tiešām arī šķiet, ka tas viss prasa laiku, tas, ko mums ir jāņem vērā, ka šie visi jautājumi par jūtām, sajūtām, mūsu augšanu, attīstību, tas nav kaut kas tāds quick fix, ka mēs tā ātri tagad nesīsimies iekšā ar instrumentiem, dažādām metodēm, mēs tagad te visu sakārtosim un ka, reku mums te konfliktiņš, tagad mēs te pešķiņ pakaučosimies un tad mēs tagad tā, ātri iesim žigli uz priekšu, jo mums taču ir mērķis. Un man šķiet, ka te atkal, teiksim, tas lēnums tādā meistardarbā, ka tu tomēr bišķiņ atārdi vaļā, bišķiņ papreperē, paskaties, kas tur notiek, bišķiņ aizšuj ciet, bet tu nevari to atstāt vaļā, un tu nevari aizšūt to vienkārši nepaskatoties, kas tur ir iekšā, un tādi mēs dažreiz staigām sašūti kaut kādi tādi, nepareizi sašūti vai ātri tas ir izdarīts. Ar vaļējām brūcēm un ar dažādām traumām, kuras nav nosauktas vārdā. Un man patīk šeit tāds labs citāts, ko es izlasīju, tāds Peter Levis, kurš runā par traumu, un tur bija tas stāsts par to, ka trauma ir notikums, bet tam nav jākļūst par tavu dzīves spriedumu. Ka tas nav spriedums, tas nozīmē, ka mums ir iespējams, to preparēt un darīt, vērt mazliet vaļā, bet tas laiks, viņš ir ārkārtīgi svarīgs, jā. Un es gribu vēl papildināt, ka ne tikai laiks, bet arī tā uzmanība, vai ne? Jo gadās īpaši ar attiecībām, ka mums šķiet, gan jau laiks visu sakārtos, paies laiks, un gan jau mēs emocijas būs, pazudušas. Laiks noliks visu savās vietās. Jā. Tā arī gluži varbūt darīt, jo tikai laiks, protams, dažādas pieejas, bet tikai laiks arī, tas nenozīmē, ka mēs par to neatceramies, ka tas ir kaut kas, kas mums ir sadziedēts, un mums
mēs esam to atrisinājuši vai kaut kādā ziņā iztīrījuši to brūci un kārtīgi sadziedējuši. Ja? Iespējams, viņa tur vienkārši ir un viņai var vienkārši uzkāpt un viņa uzreiz asiņo ļoti ārkārtīgi stipri. Tieši tādēļ, lūk, šāda uzmanība un laiks, ja, kopā, kas veltīts, tad var radīt to ietvaru, lai mēs varam palīdzēt sev arī ar kaut kādiem pagātnes notikumiem, ja mēs arī citās attiecībās strādājam. Ar to, kas mums ir bijis sāpīgs, vai ar to, to veidu, kā mēs gribam šajās attiecībās atkal jau izšļūkt cauri. Ja? Tā, es ātri atkal te bišķi necelšu telefonu, bišķi neatbildēšu, bišķiņi izvairīšos un, norūkšos, atkal viņa zvana, atkal kaut kas, nē, mums tā nebija ar Elīnu, bet, vienkārši nācies redzēt kādreiz, ka kāds kolēģis tur blakus sēž un viņam zvana kāds atkal viņš man zvana, jā, halo, un, tad liekas, par ko ir stāsts, kāpēc mēs paši sev to nodaram un kāpēc mēs to nodaram otram un esam līdz visu laiku tādu ārkārtīgo enerģijas patēriņu, ka mēs nemitīgi domājam vai atsaucamies uz šo sāpīgo vai uz kaut ko neiekļauto, nesaprasto, nostumto kaut kur tur tālu. Ja? Tā kā šitas uz mums neatiecās, bet tas viņš tur turpina smirdēt, viņš tur vienkārši ir. Mēs nevaram izlikties, ka tā nav. Un, varam izlikties. Varam izlikties, diezgan mierīgi, varam izlikties. Jā. Bet vai vajag, vai ne? Tas ir jautājums. Tas, ko mēs darījām savā sarunā, viens bija tas, par ko mēs jau runājām, bet mēs mēģinājām saprast un nosaukt vārdā tos veidus, vai to veidu, kādā mēs kā tandēms strādājam, kādas ir tās mūsu attiecības, kāds ir tas veids, kā mēs šajās attiecībās kaut kā realizējam savu tandēmu. Un nosaucot to, tad arī saprast, kā mēs tomēr gribētu labāk, vai kāds būtu tas pareizākais veids. Un mēs savā disciplīnā lietojam metaforus, un mēs arī šajā gadījumā savā šajā saspīlējumā izmantojām metaforus un radījām metaforus, kas mums palīdzēja ieraudzīt to veidu, kā mēs patiešām viena pret otru kaut kā izturamies un kā mēs tomēr gribētu kopā darīt. Jo mēs taču varam nosaukt tās metaforas pareizi. Jā, protams, man liekas, ka tieši tas arī ir tā lielākā vērtība manā darbā ikdienā un arī tavā darbā un tie cilvēki, kas ar mums ir strādājuši kopā un arī klausās šo sarunu, man šķiet, tas tikai ir lielisks pierādījums tam, ka tas tiešām ir, tā ir tiešām metode, kas strādā un kas ļoti labi iezīmē to, kā mēs redzam, kā mēs darām lietas un pēc kā tad mēs vērtējam to, vai tad ir izdevies vai nav izdevies tas, uz ko mēs tiecamies. Jā, Elīna, droši. Tas, ko mēs sapratām, ka faktiski tas veids, kā mēs bijām darījušas lietas, mēs nosaucām šo mūsu veidu, ka tas ir kā apmaldījies purva bridēs. Mums bija sajūta, ka mēs esam patiešām apmaldījušās, ka mums ir kaut kāds gaidas, mums ir kaut kāda perfekcija, mums kaut kur gribas, bet vienlaiks mēs esam iestigušas un mēs nesaprotam vairs, kā no tā purva tikt ārā, un mēs dzenamies uz priekšu un iekļūstam ar vien lielākā purvā praktiski, vai ne? Kājas stieg, galva grib skriet uz priekšu, bet kaut kā tā realitāte ir tāda, ka mēs beigās apmaldāmies tajā purvā. Jā, tāda pieprasīšana vai varbūt pat mazliet tāda augstprātība mūsu pusē par to procesu, kas notiek. Man šķiet, ka mums par visu ir jāatbild, ka tāds smagnējums kaut kur parādījās un jā, mēs pašas izveidojām kaut kādu savu to purvu, kurā mēs pašas arī iestigām, un tas tā lieliski no malas parādīja to, ka, te ir vajadzīga kaut kāds risinājums, ja šitā mēs nevaram stāvēt vienkārši tur un grimt dziļāk tajā. Jā, un mēs ieraudzījām arī tos jautājumus, kurus mēs faktiski, pēc kuriem mēs dzenamies, kuri mums šķiet kaut kādā ziņā svarīgi. Tas viss ir tāds neapzināts process, bet tomēr tas bija vadījis to, kā mēs viena ar otru strādājam, kā mēs attiecamies pret raidierakstu, pret to, ko mēs gribam dot. Un, protams, tas nenozīmē, ka mūsu vērtības kaut kādā veidā bija sašķobījušās vai ka mūsu nodoms nebija cēls un tāds paties. Tur viss bija liels un skaists, jā. Jā, bet drīzāk par to iekšējo spiedienu, lai šo sasniegtu, kāds bija tas iekšējais spiediens, ko mēs viena otrai un katra sev
bijām uzlikušas, ja, caur šīm attiecībām, un tas radīja mums šo purva bridēja sajūtu. Jā, man šķiet arī tāda būtiska atziņa, ko es šajā metaforā pati paņēmu, ka tas arī attiecas uz to, kā es esmu visu šo 6 gadus veidojusi savu HR podkāstu ierakstu, kur ļoti parādījās tāda mana vēsturiskā domāšana un patērni, kā es daru lietas, un kā tas parāda to, kā cilvēks mēģina implicēt visus savas iepriekšējās rīcības nākamajās. Tās ir prasmes, ja mums ir kaut kādas konkrētas prasmes, mehānismi, kuri vienkārši automātiski mēs darām un strādā, viss ir kārtībā, līdz kaut kādam brīdim. Un tad ir svarīgi šī apzināšanās, ka kaut kāda viena profesionalitāte ir nepieciešama kādā konkrētā situācijā, bet kāda cita citā vidē, viņa vienkārši nav vajadzīga tur. Un atkal šis tas smalkais apzinātības darbs, just telpu, just otru cilvēku, saprast motīvu, saprast dialogu, sarunu, un tādas ļoti lielas gaidas, vēlme būt perfektam, zinošam, iekļaut visas tēmas un visus zinātniskos pētījumus un tā tālāk. Tur bija tādi ļoti, ļoti daudz dzenošie efekti. Dzina dziļāk purvā, teiksim tā. Jā, un kaut kā, teiksim, tas raidījums arī viņš kļūst par tādu pašmērķi, nevis par tādu ceļu. Un tad, šajā gadījumā, mūsu šis raidījums nav pašmērķis vai kaut kāda vēlme pašizpausties kaut kādā veidā, bet ceļš, ko mēs kopīgi ejam un ko mēs varam kopīgi ar jums arī, kas klausās un seko līdzi mums iet un atrast tos impulsus kopīgos, kas tad ir tie vienojošie elementi. Jā, un tas brīdī, kad mēs bijām kārtīgi izpētījušas mūsu apmaldījušos purva bridēju un sapratušas, kā tad tas purva bridējs domā, ko dara, kādi ir tie jautājumi, uz kuriem meklē atbildes, tad mēs varējām pieķerties klāt tam citam veidam vai tam jaunajam veidam, kā mēs gribētu šajās attiecībās būt, ko mēs gribētu piedzīvot. Man liekas, kādu stundu apmēram prasīja mums šis te kopīgais tas vingrinājums, vai ne? Apmēram, jā. Jā, tad atkal jāsaprot, ka tas nav tāds 15 minūšu vienkārši. Tur tiešām izrakājāmies un paraudājām un paskatījāmies uz to realitāti. Pasmējāmies arī paši par sevi, tā kā ļoti interesanti. Jā, nolikām sev to spoguli priekšā viena otrai, varējām saprast, kā mēs viena caur otru reaģējam un, atkal ar neaizvainojošu sajūtu vienai pret otru, bet par to, kā es ar savām, tiem veidiem, kā es strādāju vai daru lietas, kā Ilze ar savu veidu, kā mēs kopā šajā tandēmā atkal jau kaut kādā vēl trešajā veidā darām lietas. Un tad mēs pievērsāmies tam jaunajam ceļa veidam, vai pareizāk sakot, tam jaunajam veidam, kā mēs gribam darīt lietas. Un tad tā metafora, kas mums radās, bija, ka mēs gribam šo raidierakstu radīt no tādas līdzjūtīgo Santiago ceļa gājēju pozīcijas. Ka mēs esam šie ceļa gājēji, tie, kas piedzīvo, nevis rāda kaut kādu gala rezultātu. Ka tas ir tas mūsu viens no būtiskajiem uzsvariem, un ka kamēr vien mēs dodam vienu otrai telpu, tad tam vispār ir vērtība. Jā, ka man šķiet tā būtiskākā atziņa, ka ar šo metaforu bija šī turēt vienam otru, vai būt tā kā tādā veselīgā līdzsvarā, vienai aiz otras vai vienai kopā ar otru, bet ka mēs neesam, teiksim tā, mēs neesam perfektas ideālas rociņās sadošās un dodamies tagad pa ceļu kopā un zinām visas atbildes un, es mazliet ironizēju, bet tiešām vairāk, teiksim, caur to perspektīvu, ka mēs ejam pa ceļu visi. Mēs jau ejam visi pa to ceļu. Tas, ko varbūt mēs varam palīdzēt iedot, ir dažādas perspektīvas, ceļa kartes, caur ko skatīties, un arī vienu otrai dot šo laiku, klātbūtni, un caur to veidojas šis te īstums, vieglums, šī te
Jā, tāda, tā savienotā trauka princips, jā, ka mēs veidojam šo telpu, kurā mēs vienkārši drīkstam būt cilvēki. Tas, laikam, ir tas, kas ārkārtīgi ir svarīgi vispār sabiedrībā veidot šo izpratni, ka mēs visi esam tikai cilvēki. Nevis tikai, bet mēs esam cilvēki. Jā, šis ļoti būtiski piebildi, ko tu sacīji. Jā, un arī apzināties, cik ļoti mums gribas būt kopā, un vai mums gribas būt kopā. Ka kopā arī bija tas, ko mēs sapratām, ka mēs gribam darīt, kā jau Santiago ceļa gājēji var iet katrs savu gabaliņu, bet tad kaut kādā ziņā zināt, ka mēs nonāksim vakarā vienā tajā punktā un atkal sāksim to nākamo dienu atkal kopā. Kaut kā ar šo metaforas palīdzību iedot sev to veidu, kā mēs varam piedzīvot šo kopīgo darbu, ko mēs darām. Es neesmu gājusi Santiago ceļu, bet es diezgan daudz gājusi viena dažādos īsākos vai garākos pārgājienos, bet ja man ir kāds blakus, šis stāsts par to, ka man nekad nav paticis, ka man ir blakus kāds cilvēks, ka tā vērtība, ka mēs esam vienojušās, kad mēs drīkstam runāt, par ko mēs runājam, un ka mēs jūtam to telpu viena ar otru. Un tas arī attiecas uz mūsu ierakstu, uz šo raidījumu, ka šī nav vieta, kur mēs izstāstam pilnīgi visu vienā raidījumā, izšauj visu savu kalibru, un ir arī lietas, kuras es nezinu, ir arī lietas, kuras mēs nezinām, mēs tikai ejot viņas uzzināsim, un tā bija tāda baigi labā nianses, ko es paņēmu līdzi. Jā, man šķiet, ka šī jaunā metafora mums palīdzēja ar tādu iekļaušanu, pieņemt vienai otru, pieņemt to, ka mēs varam darīt kaut kādas lietas neperfekti, pieņemt, ka mēs kopums esam kaut kāds varbūt neperfekts, bet tas kas meklē, kā būt, vienlaikus ar kaut kādu tādu skaidru vektoru. Nevis vairs apmaldījies, kurš nezin, kur iet un kurš kaut kur steidzas, bet tomēr mierīgā savā ritmā dodas uz priekšu, jo tas vektors ir skaidrs un vektors ir zināms. Un arī bez kaut kādas lielas spriedzes attiecīgi tādēļ, ja, ka mums kaut kas ir jāpaspēj vai jāsasniedz. Jā, un šī būšana kontaktā ar sevi, un man te ar lieliem burtiem uzrakstīts ir mēs, ka tas kopējais mērķis ir mēs, un ka mēs veidojam šo rezonanci gan viena ar otru, gan arī ar jums, ka, ja mums izveidojās šī rezonance, tad ir lieliski. Ja neizveidojās, man patīk šeit jautājums, es Elīnai jau sūtīju pēc mūsu sarunas, ka ja neizveidojas kādam šī rezonance arī ar mūsu raidījumu, vai jūs nevarat noklausīties šo raidījumu līdz galam, es domāju, ka tas tāds labs jautājums arī katram pašam pajautāt, kas tad ir tas akmens, kas tur bērž, vai kas tad ir tas, kas tā rītīgi notrigerē. Es neesmu atradusi labāku veidu triggerim, bet, kas ir tas, kas varbūt tu satricini iekšēji un liekas, nē, šito nevaru, cik var. Tur droši vien būtu vērts padomāt, par ko ir tas es nevaru, ka es negribu šito dzirdēt. Un tas mēs, un šīs sarunas laikā mēs tomēr esam šeit un tagad. Nevis visu laiku domājam par to, kā sniegt lielāko, vērtīgāko pētījumu vai pastāstīt jums par visu aktuālāko, bet tomēr, dot to klātesamības efektu un stāstīt to tiešām no savas sirds un pieredzes. Jā, man šķiet, man arī šeit ir izcels tas, par ko tu kļūsti ceļa laikā. Tas ir būtiski. Ka nevis tikai pats ceļš vai nevis tikai pats gala mērķis, bet tas, par ko mēs kļūstam šajā ceļā, tas ir tas būtiskais, ko mēs arī gribam piedzīvot caur šo raidierakstu, protams, meklējot dažādas tēmas, skatoties, kā mēs pašas to pieredzam, ko mēs esam pieredzējušas, izmalušas, pat gribas teikt, cauri, vai arī neesam vēl spējušas ieraudzīt, bet tomēr kaut kādā ziņā varam skatīties un mēģināt uzzināt kaut ko vairāk par to.
Jā, man šķiet, šis tāds ļoti labs piemērs, tāda, es domāju, ka tāds nebijis tāds incidents podkāstu vēsturē, ka šīs divas jaukās dāmas stāsta par to, kā viņas sastrīdējās bez mazvai un gandrīz neturpināja šo podkāstu, bet tieši tikpat vērtīgi ir, ka mēs spējam par to runāt un norādīt uz to, ko ļoti liela daļa vienkārši ikdienā turpina nest līdzi un izliekas, ka, es nedomāju, ka ir kāds podkāsters, kurš divatā vai trijatā ir taisījis kādu raidījumu, kuram nav bijusi šī attiecību dinamika un nav iziets cauri kaut kādiem jautājumiem. Katrs, protams, to izgājis cauri savādākā veidā, pēc tā, ko viņš ir spējis, pratis, un mēs to izdarījām lūk šādi, un tas ir ļoti labs piemērs arī atbildēju uz jautājumu, kā tu jūties. Nevienmēr ir viss vienkārši fantastiski un labi, un tas nenozīmē, ka mūsu iepriekšējās epizodes ir kaut kādā veidā, teiksim, nevērtīgas. Tajās visās ir milzīgs zināšanu un pieredzes apjoms, taču ir kaut kas mainījies mūsos, un man šķiet, tas ir tas skaistākais, kas ir noticis. Ir vērtīgi redzēt saspringumus, ir vērtīgi doties arī pat konfliktos vai kaut kādās neērtās sarunās. Kaut kas no tā var noteikti iznākt. Jā, iespējams nesanāks, varbūt nesanāks ar pirmo reizi, varbūt ar otro, varbūt patiešām ar kādu konkrētu cilvēku var nesanākt, bet tomēr ir vērts mēģināt un riskēt, jo tā attiecību kvalitāte noteikti uzlabojas, un nevelti tas saspringums ir labs. Tieši tādēļ, ka tad ir tas brīdis, tad ir tiešām nokaitēta atmosfēra, un tad tu vari doties iekšā. Un, protams, tu vari arī nesagaidīt šo tādu pilnīgi kara situāciju. Tu vari vienkārši doties ātrāk tajā iekšā, lai to arī varētu labāk iespējams iziet ārā no šī saspringuma. Es atcerējos nobeigumā tieši, kad tu pieminēji par šo te, ka ir jāiet iekšā tajā sarunās, lai šīs te attiecības, iegūtu citu kvalitātu. Bet es atcerējos kādu interesantu rakstu, ko es lasīju Atlantika nesenajā žurnālā, kur bija rakstīts par Amerikas vientulības sērgu. Vēl joprojām bija ļoti liels raksts par šo te antisocializēšanos, un tur bija tāds interesants koncepts par mākslīgā intelekta ietekmi uz attiecībām. Un tur bija teikts, ka patiesībā tādi nākotnes jaunieši aptaujās saka, ka viņi labāk izmanto mākslīgā intelekta chatbotus, lai ar viņiem sarunātos, jo viņiem nav nepieciešams ar viņiem strīdēties, viņi vienmēr piekrīt, viņiem vispār nav nekāda problēma sazināties, un tādā veidā netiek veicināts šīs te savstarpējo attiecību saspīlējumu veidošanas prasmes, un izejot sabiedrībā cilvēki vairs nemāk veidot šīs attiecības, jo tiek sagaidīts, ka būs bezierunu piekrišana, būs forši vienmēr jautri, un tad nāks mājās, un tavs mīļais tev pajautās, kā tev gāja, un sēdēs un klausīsies tevi, un tur bija ļoti daudz pieminēt šīs te jauniešu gaidas, bet, protams, nevajag ņemt tikai jauniešus, vispār kopumā mēs skatāmies sabiedrībā tās attiecību veidošanas prasmes diezgan sliktas ir, bet, tas man lika domāt par to, cik ļoti vērtīgs ir šis te masterpiece, šis te darbs, šis te rokdarbs, ko mēs darām katrs ar sevi, un man šķiet tieši tehnoloģijas ļoti labi parāda to, cik mēs varam būt cilvēcīgi un mācīties to cilvēcību. Jā, mēs turpināsim, vai ne? Mēs turpināsim. Mēs turpināsim, un tad jau redzēs, kādā intensitātē un kā mums tas notiks, bet katrā ziņā mums ir nodoms, ka mēs gribam iet kopā. Jā, tas laikam ir tā lielākā vērtība. Man nebija tāda liela šauba par to, ka mēs varētu neiet kopā, bet, protams, bija parādījusies tāda sajūta, ka kaut kas ir nogājis greizi un ka mēs kā mājiņa, kurai lodziņš katrai ir savā pusē, mēs domājam, ka abām ir vienā pusē, un tad mēs meklējam, nevaram īsti atrast to vienu skatu punktu. Un man ir prieks, ka mēs turpināsim būt šajā video formātā, ka mēs būsim pieejamākas jums, varbūt mazliet tālāk viena no otras tajā attālinātajā formātā, bet man šobrīd ļoti patīk, šī ir mūsu pirmā epizode, kur mēs ierakstām attālināti un ar video formātu,
Bet es domāju, ka jums arī tas ir mazliet cits tāds stāsts, jo jūs varat redzēt to, kādas mēs foršas esam, un kā mēs tagad šeit savā starpā runājam un smaidām, un jā, tā ir tāda cita kvalitāte. Jā, tieši tādēļ man jāsaka, laikam, paldies, ja jūs esat noklausījušies līdz šim punktam, tad jāsaka, ir patiešām paldies, un es ceru, ka kaut kas no tā, ko mēs runājām un šķetinājām savu attiecību dinamiku un to, kā mēs pārvarējām strupceļu, kā mēs ieraudzījām, ka ir strupceļš un kā mēs tikām tam pāri. Es ļoti ceru, ka tas būs palīdzoši pamanīt varbūt kaut kādas saspīlējumus vai iedos kādu padomu, kā tikt ar tiem galā. Mēs neapsolam, ka katra epizode būs tik personiska un ka visur būs kaut kāda šāda intriga par to, kas tad mūsu starpā notiek, bet šis bija tāds nebijis gadījums un atļaušanās un ļaušanās, bet vienlaikus arī tiešām ar cerību, ka tā būs vērtība jums, kā tāda ceļamaize iet iekšā tajā, kur jūs jūtat, ka, bēržiem. Es tomēr šitā negribu turpināt. Jā, varbūt ir nepieciešama šāda saruna, varbūt ir vajadzīga kaut kāda struktūra, ņemiet pa piemēru varbūt šo struktūru, varbūt ne visiem izdosies šāda metaforiska pieeja, bet kaut kad man gribētos ticēt, ka katrs, kurš tā apzināti apsēstos pie savām attiecībām vai pie šīs situācijas un mēģinātu apzināti padomāt par to, ienākt prātā kaut kādi vārdi, kas patiesībā būtu arī ļoti labs sākuma punkts, lai turpinātu strādāt. Tāpēc, es varu tikai novēlēt, lai jums izdošanās un tiekamies nākamajās sarunās. Jā, domājiet par savām attiecībām, ne tikai par sevi, bet arī par savām attiecībām un lolojiet arī tās. Man šķiet, ka tas varētu būt tāds noslēguma novēlējums. Mums ir katram paldies, Ilze, tev, un paldies, ka jūs mūs skatījāties un klausījāties. Tiekamies jau atkal nākamajā epizodē. Čau! Atā!